Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un VFS Films piedāvā. Tad drāžam. Plāksteri līdz, ja iegriež pirkstā, tad nekas jau ātri neiet. Nav tā, ka vakara paliek sagatavs zem ķisen un no rīta ir jau gatavs. Kur tad tas caurums te gadījās jau? Caurums, kur māja man bormašīna. Dabūj. Nu kā tā bija? Tā labā roka atkal tā jaunatnē. Jā. Katī tu arī beidz. Viss? Tas ir citās vietās pasaulē, jeb Latvijā arī jupi, jodu, jeb tev var sastapt tikai krustcelēs? Droši lieta. Kas tev tas tāds? Varbūt noraus īkšķi, varbūt tev izsitīs acis, bet saprot ideju? Drons. Drons. Pats visiem droniem tēvs. Nu, es būtībā šodien nonākšu pilnīgi pretējiem šīdām te vērķiem. Šis ir pats vienkāršākais. Es aiziešu apsīšu, kāds šobrīd ir pats sarežģītākais šajā valstī dabūnamies. Tu brauksi ar droniem ņemsies, jā, sapratu? Es domāju, ka jā, tu varētu ar ko? Es atkal izējot no tā, ka drons ir trans angliski, es došos pie bitēm. Cilvēks un upe. Tur uz upes ir cilvēki, kuri ķer zivis tā kā cilvēki jau kādu tūkstošiem tās ir ķēruši un ķers vēl brīdim izgudrojot kādu jaunu darba rīku, kā tikt pie tām zivīm. Bet idejas lido gaisā un zīmīgi, ka tur virs upes ir arī elektrības vadi. Un šīm idejām gaisā lidojot ļoti iespējams radīsies vēl kāds jauns darba rīks. Ielūzies ledu. Bet viņš var pacelt mierīgi cilvēku, Ar kaudzi. Arī ar slapju no fufaiku, Nav svarīgi, jā. Viņš var pacelt 140 kg. Tas ir resns bļitkotājs. Tas ir ritīgi resns, jā. Pat ja viņš vēl kasti grib paņemt līdzi. Piemēram, ja jāglābi tas pats, vai windsurfinga vai kaitotājs, pat cik ir liela, ir vējš, ir viļņi. Ja viņš ir noslīdis, tad skaidrs, ka ir vējš. Ja ir problēmas, tad ir slikts apstākļi, kur nevar patiesībā ne ar laivu iebraukt, ne helīts var lidot. Ja. Bet šitais var lidot, tāpēc, ka viņš spēja jebkurā vētrā, tā kā nevis jebkurā, bet sakarīgā vētrā pretoties kaut kam pildot klāt. Piemēram, uz šīs mājas jumta var tikt klāt, ja ir ugunsgrēks. Un ir augstāks, kur netiek klāt. Arī ūdeni nevar uzlaist tik augstu. Ūdens arī nākošā lieta, ka mēs ūdeni paceļam un ar ūdeni jau arī esam safilmējuši un pārbaudījuši ļoti labi dzēšās. Tāda augstumā, kur neviena Latvijas trepa netiek augšā. Mēs lidojam augstāk, jā. Un tad, ja cilvēks jānoceļ no jumta, kur ir kaut kas degošs vai no kaut kāda ķīmiskā piesārņojuma, vai vienkārši pār pa upi kaut kur, tur notiek vai plūdi kaut kādi, tad sanāk, ka šie punkti ir daudz, kur būtu cilvēkam jāpalīdz. Tātad pirmais tests, mēs paceļam gaisā un apstamies. Vienkārši gaisā pagriežam, apstamies, viņš strādā pa kreisi, pa labi.
Es līkstu, tad tu man uzvelc uz kamanām, un tad no krasta viņi kaut kā izvelk mūs ārā. Labākajā gadījumā. Bet tu to darīsi pirmo reizi? Jā. Un tu arī neesi nekad bijis? Nē. Jācer, ka tie čaļi helikopteri nav pirmo reizi. Tie nav. Tie zin, ko dara, jā? Es neteiktu, ka mēs gribam apdzīt pasauli. Noteikti, ka būs arī citi, kas būvēs, bet tas, kas man liekas, teiksim, tā vīzija, kad mums ir, teiksim, maz lidaparāti, kas lido filmē un tam līdzīgi. Ir liels lidmašīnas, kas lido augstu, bet tas posms pa vidu, viņš tāds ir vēl salīdzinoši tukšs. Un es domāju, ka pēc gadiem tur būs daudz vairāk viss, kas lidos. Un teiksim, šis būtu pirmais solis, kur viņš jau var daudz dažādas darbus jau veikt tieši tajā brīdī, kad viņš var pacelt aptuveni tos 100 kg. Tu esi inženieris. Cik ir tas liederības koeficients? Nu, tu vajag mašīnai tur, nezinu, 8-12%, priekšstats zinājiem, cik tur 20-30%. Cik šitam ir liederības koeficients? Nu, te ir elektriskā lieta. Elektriskā lieta ir ap 90%. Elektriskā lieta. Savukārt gaisā varam turēties tik ilgi, cik ir akumulātori. Un akumulātori savukārt jāpaņem līdzi, ja mēs varam paņemt adekvātu svaru. Nu, tad, ja kurš šāds aparāts lido šobrīd kādas minūtes 15 apmēram, ja? Jo, ja tu gribētu vairāk paņemt, tad arī to cilvēku nevarētu pacelt. Vienkārši varētu pacelt akumulātorus un ilgāk paturēties gaisā. Ja mēs runājam vispār par cilvēku un situāciju glābšanu no vienas puses, mēs te varam domāt par lidojošām raskladūškām, bet bieži vien šitais te jūsu izgudrojums cik es saprotu glāb situāciju, ka viņi pamet un viņš vienkārši kaut kādā veidā atvieglo kaut ko, jā, kaut ko izglāb, pasākumu pārsvarā. Bet tas taču ir dīvaini. Īstenībā izglāb cilvēkus. Jā, tagad, kuram ir jautājumi? Nevienam parasti, vai ne? Tu paņem un mēģi tam, kur acīs redzi, kad būs jautājums, ja? Tieši tā, un tad tas savā ziņā atvieglo, tā kā samazina to barjeras augstumu, lai cilvēki gribētu izteikties. Un tas, ko mēs no saviem klientiem dzirdam, kad jā, viņu pasākumos ir vairāk jautājumu, tad, kad viņi lieto šitā. Tas ir bezvadu mikrofons, mētājums. Bet ko es viņu paņem rokā, man šitā arī jārunā, te iekšā viņš ir? Jā. Jā. Tā mikrofona darbojās, jā, šeit. Šeit tad runāju, un pēc tam es pametu nākošajam, un tad viņš... Jā, un tad uzdod jautājumu. Kur ir tas raksturīgais pakšķis vai kaut kas tam līdzīgs? Ja mēs viņu nolaižam gar skairu un viņi... Tā arī var notikt, jā. Bet, protams, tas ir visiem mikrofoniem, tur no tā nevar izbeigt, bet kas mums noteikti nav, ir tas, ka tad viņš nokrīt zemē. Tad gan nav nekāds pakšķis, jo iekšā ir mūsu tehnoloģija slepenā, kas to atslēdz. Tāpatās kā lielās konferencēs, kad tu nevar saprast, kā salauzt to ledu. Tad šis ir tas jūsu izgudrojums ledus. Break the ice, throw the dice. Tur ir saicināti no valsts ugunsdzēsības, glābšanas dienesta cilvēki, no civilās aviācijas aģentūras. To mēs paši esam būvējuši aptuveni divu gadu laikā. Un mēs demonstrēsim, kā šo lidaparātu ir iespējams pielietot glābšanas operācijā, kur cilvēks ir ielūdzis ledū. Neliels stress ir tomēr. Tas, kas ierauj striķi virpā, ne? Es tagad protams. Tas tikai lieliem puikām liels rotaļlieta. Sienam ragavs klāt, kad... Aiziet iekšā ūdenī. Neapstāsies līdz tam māliņu, ierauj šunkā. Aizslīdies garām. Neatkarīgi motori, 16 baterijas, var sakot, ja kaut kas notiek ar kādu no komponentiem, viņš var turpināt lidot. Tāpat pa perimetru viņš ir aizsargāts. Šī te kontrolas iekārta arī ir ar diviem neatkarīgiem kanāliem, kur viens otru nodrošina. Var sakot, drošība ir domāta jau no paša sākuma. No sajūta tāda droša, ka izcels tā uz puņķiem, kad knapi vēl ārā? Ja tā viņš spēcīgi rāda? Ārā jau mierīgi izvilk, tā kā korķi. Viss tur spēks pietiek viņam, ne? Jā. Viņš šajās darbā noderētu? Grūti atbildēt. Jā, ja māc kādam viņu lidot, ja?
Tas mērķis patiesībā būtu novest viens tā, lai jebkurš var paņemt un viņi lidot. Tas ir viens no uzdevumiem. Un otrs tas, kad viņš tiešām sāks pildīt darbu. Viņam jābūt muļķu drošam. Tā kā es arī varu paņemt, man nekas slikts nenotiks. Tieši tā. Vieglāk iemācīt peldēt. Jā. Nekā lidot. Pilnīgi patīk tā mazu helīti, kas vienkārši aizlidina virvīti. Un veču no krasta izvēlka rokām. Abagam vēl jāsaprot, kam tā virma man tur ir atliks. Nē, viņš ar panikā varbūt vispār domā, viņam vēl nelido virsū. Šitādā laikā viņš būs nosalis, viņš jau neko nesaņem savarot. Un kurš vēl ir varbūt kunga prātā un tā. Bet sanāk, ka tik un tā liela daļa šo te iespēju un vajadzību rodās no tā, ka gudri cilvēki izdomā dronu, ar kuru dzēst dumu cilvēku kļūdas, kuri pamanījušies ielūst ledu, uzkāpt kalnā ne tur, aizdedzināt māju, nonāk brūkošo debesskrāpī. Viņš glāba cilvēku kļūdas. Tā ir viņa liela daļa funkcija, ne? Viena no. Es atkal turpināšu to uzskaitījumu, cik daudz labas lietas ir. Piemēram, ir jāpārvelk pāri aizai, jeb upei kābeles. Un iespējas tur tikt ir vai nu apbraukt baigo gabalu riņķī pa esošo tiltu, vai atkal saukt to dārgo kaut ko. Tad ar dronu aizvelk mazo trosīti atvelk lielo trosīti, un beigās sanāk, ka, piemēram, 6 cilvēki var pa to trosīti tikt pāri tai vietai. Ja? Tāpat piegādi. Ja? Piegādi ir lieliska lieta, kas ir vajadzīga. Un piegādāt vajag kalnā augšā mazā būdiņā kaut ko, ja? Un piegādāt vajag speciālā dienesta vajadzībām kaut kur. Ja? Ir 2 faktori, kā mēs jau zinām, ir tehnoloģiskie un cilvēku faktori. Nu, kāds no tiem varētu arī kādreiz nenostrādāt. 100% droši jau nekas nav. Bet ir jāattīstās. Prieks, ka vīri domā un attīstās. Bet, droši vien paies vēl kāds laiks, līdz sabiedrība arī sapratīs, ka ir jāuzticās tādām lietām. Kas tas ir vēl viens? Tas ir tas, kurš darbojas. Šis darbojās? Jā. Aha. Bikli, klibi, klibi, bikli, bikli, klibi, klibi, bikli. Bērndārznieku var sacensties, kurš ātrāk to pasaka. Uzreiz disciplīna. Tas, kuram ir, tas runā, un tas, kuram nav nekāda bļaustīšana. Ņemam ārā. Jā. Un iekšā mums ir tas, kas ir elektronikas platīte. Tas mikrofons tiek savienots ar raidītāju. Un cik gadi paiet, kamēr no gaišas idejas iznāk gaišas spuldzīte šitādā veidolā? 2 gadi. 2 gadi? Šis ir 5. gads, tā kā mēs jau pēc tiem 2 gadiem jau vēl esam 2,5 jau. Pasaulē ir kādi 5000 jau. Šitādi aizgājuši jau? Jā. Vai kaut kur vēl vairāk par to ciparu. Un tāda sajūta, ka mēs tikai sākam ieskrieties. Tāpēc, ka pasaule ir milzīga. Es ar jautrību izdarīju visu. Es uzrodas kalnā ātrāk pa visiem šajā pasaulē un lielāko ātrumu rekordu uzstādījis. Tagad būtībā to jautrību uz zemes vairs nav ko darīt. Var tā kā prasās uz augšu. Prasās, jā. Tas ir pilnīgi pareizā tu uzķēri, ka man jau gribās kaut ko citu, jā. Un es vakar sievai teicu, mums tur cits ir viens projektīšs tāds, ka tā kā motocikls šis pats, jā. Pa vidiņu es sēdētu, un tad to es arī pamēģinātu. Man gribētos bišķi kādu 5 metri ir zemes paldot. Sākumā varbūt ne 50, bet 5. Bet tas nozīmē, ka tavas zināšanas par to, ka sporta mašīnai ir nevienai skrūjītei nav jābūt pa garu un katram bleķītim jābūt maksimāli plānam, šeit ideāli noder. Precīzi, iznāk, te tas ir vajadzīgs. Jo vai nu mēs paceļam to cilvēku, vai nu mēs paceļam liekas skrūjītes, vai kaut ko vēl vairāk, jā. Un skatoties uz analogiem, kā citi to pasaulē taisa, es priecājos atkal, ka mēs varam domāt savādāk. Un tā ir tā lieta, ko es jau teicu, vajag domāt savādāk. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un VFS Films piedāvā. Šeit ir tā kā bišu strops, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. No viņa laižās ārā jaunie speciālisti. Un viens no tiem speciālistiem ir aizlaidies tik tālu, ka viņš māk bites mākslīgi apaugļot. Ko saki? Dīvaini, man liekas. Tev vajag noskaidrot smalkā. Klausies, savāc to savu suni. Jā, viņš man ēst nav. Tas kaut kā var derēt, ka tu, kad biji maziņš, nedomāji, ka tu šitī nopietni ņemsies ar bitēm. Tas ir nopietni atkal. Tas ir nopietni, ja tu bišu mammu gatavs iestelēt iekšā un izdarīt to, ko dara 10 rani vai 15. Tas ir nopietni. Jūt tā atbildība? Nē, tā ir bišu, mūsu Latvijas vietējā bišu nākotne. Tiesībā, jā. Mūsu rokās, jā.
Tad tu faktiski šādā veidā centies saglabāt Latvijas vietējās bites? Jā. Šeit ir tumšs un mierīgs, un bites neredz sarkano gaismu. Būtībā ar Eiropā līdz Urāliem šī Eiropas tumšā bite, vai Latvijā mēs viņu Latvijas vietējo, bet diemžēl arī mums savulaik arī vedot iekšā un arī tagad vedot. Notiek šī bišu krustošanās, un lai viņi arī patiesībā nepazustu, tad mums viņi ir kaut kur jāizolē. Tomēr ir tas patiesībā vienīgais labākais, šobrīd iespējamais veids ir šī bišu mākslīgā apsēklošana, bišu māšu. Jā. Šīs ir māšu tās šūnas, māšu karniņas, kur šeit tiek izaudzēts bišu mātes. Kas nosaka to, ka šī bite būs bišu māte un šī bite būs darba bite? Patiesībā bites sāk barot ar šo bišu māšu peru pieniņu, un tur vairs neizveidos darba bite. Bet tas jau izveidojās jau. Karalis. Izveidojas bišu māte. Patiesībā darba bite ir tāda neattīstīsies bišu māte. Gan darba bite, gan bišu māte attīstās no apauļotas oliņas, bet trans attīstās no neapauļotas, tā, kad viņš te atkal iznāk tā, ka tam tranam nav neviena tēva, ne arī neviena dēla nav. Tas garš. Tā filozofija šobrīd, tu esi tas, ko tu ēdi. Un ja tu ēdi karalisku varību, bišu māšu per pienišu. Un tu nedzīvo vasarā kā darbīta mēnesi, bet bišu māte dzīvo, patiesībā iznāk kāds 100 reizes vairāk, ilgāk. Apaugļošanas funkcija ir, man liekas, ka pirmā funkcija, ko sievietes ir atdevušas vīriešiem. Pēc tam nāk apsardzības funkcija, un tad nāk sagādnieku funkcija. Tās bites varētu dzīvot paši par sevi savā nodabā. Atnāk čalis, kurš viņš tagad sāk vairot. Bet ir arī tādi čaļi starp cilvēkiem, kuri arī cilvēkiem saka, vajag vairāk, mums te vajag vairāk. Mēs kaut kur esam arī dzīvnieki un pērtiķi un bites, ja, kas ir dabas daļa un kur tas optimisms ir saistīts ar pašvērtību un ar to atgrieznisko saiti. Jauns cilvēks, kas piedzimst, bērns, kas piedzimst, viņš rada ģimenē optimismu. Un var teikt tā, ka dzimšana ir vienīgā zāle cīņā ar nāvi. Ja? Ja viņš ir viens, viņam ir grūti, bet ja ir 2, 3, vairāk bērni, viņi var sadalīt to pienākumu. Ja? Ar vārdu sakot, ja vienā ģimenē ir dzimst bērns, nozīmē, ka viņi nāvi ir uzvarējuši. Tad cilvēkiem šitāds bišu apsēklotais neies cauri. Saprot, ir piemēram, ir pētījumi demogrāfiskie par 19. gadsimta pirmo daļu. Ja? Tur ir tas motīvs tāds, ka, pieņemsim, tā nav precīzi statistika, bet vienā ģimenē dzimst 8 bērni, ja, izdzīvo 2. Un 19. gadsimta otrajā pusē ir tāds standarts. Ģimenē 4 bērni un izdzīvo arī 2. Šodien tas liederības koeficients ir ievērojami pieaudzis. Reti, kurš bērns nomirst. Vai ne? Lai gan, atkal ir 2 vidēji. Bet atkal ir 2. Un nav 2. Jā, nav 2. Ko tad mēs darām? Mēs, teiksim, attīstam civilizāciju, un tad mēs izgudrojam kontracepciju. Mēs izgudrojam abortus. Mēs uzņemamies tādas dievu funkcijas, ja, kad tagad mēs izlemsim, cik tad tiem bērniem jābūt ģimenē. Tad būtībā mēs esam iejaukušies dabā, īsti nesaprotot, ko mēs darām. Šī pārošanās notiek gaisā. Tas notiek kaut kādā līdz pat 15 km radiusā no bišu saimnes. Tad viņas to dara gaisā? Jā, tas notiek gaisā un aptu vidēji 10 līdz 10 trani, kas viņu noķer, tad tie arī viņu apsēklo. Bet ko tad tie trani? Ko viņi samet, kad centrifugā un izgriež, un tad ir trana sperma? Tranam rāda bišu mātes fotogrāfiju? Trani tiek izaudzēti bišu saimē. Tad, kad viņi ir vismaz 2 nedēļas veci, sasnieguši šo dzimumu gatavību, tad viņš savāc krātiņā. Un tad ir attiecīgs punkts, kurš tiek nospiests un trans mirst.
tad viņš arī to spermu izdod ārā. Arī dabā lidojot, pārojoties ar bišumāti, viņš momentā ievada savus dzimuma orgānus, viņš arī mirst tajā mirklī. Šeit tiek bišumāti ievietot. No apakšas tiek izdalīta oļskābā gāze, tā kā narkoze un iemiega. Tiek ievadīts šis kapilārs un tiek ievadīta arī šī sperma. Pēc 40 gadiem neķerās. Un 30 gados sākās šitās reproduktīvās klīnikas, ja? Un tad viss tā naudiņa, ko tu tur esi varbūt sapelnījis, tev viņi vienkārši aiziet tur, ja? Bet ko tur ir cilvēks? Tad brīvā laika sabiedrība. Cilvēki kaut kur strādā, nepārāk taisās precēties, vecums jau ap 30 ģimenes bērnu nav, un viņš tagad rēķina. Viņš brauc varbūt 2 reizes gadā uz kalniem un 1 reizi gadā uz Kanārijām. Un tagad tas piķis viņam vairs nepietiks, ja viņam būs kaut kā viens bērns uztaisīts. Tad vajadzēs ratiņiem, pamperiem, auklītei, un viņš varbūt, ka tas bērns viņam nozaks 2 ceļojumus gadā kā minimums. Šādi parasti domā cilvēki, kuriem nav vēl pirmā bērna, ja? Un kuriem vairāk ir baiļu. Bet tas ir pretēji tai dabas loģikai, vai ne? Kura saka otrādi, vispirms bērni un ģimeni, un pēc tam izglītība un karjeru un tā tālāk. Ja? Tajā laikā, pēc tam 33 un 6 pēc 45, tu šitā izstrādāsies līdz nelabumām. Ja? Bet tev bērni būs vismaz pusauģi. Viņiem mamma nevajadzēs vairs. Klau, bet Viestur, man laikam nebūtu dūši kādam jaunam sievišķim stāstīt, ka tu tagad met to karjeru pie malas un vairojies pēc tam domās. Kādi tev būtu argumenti? Pašmērķis ir pozitīva demogrāfija, jo tas optimisms ir vajadzīgs, tā ticība nākotnē ir vajadzīga. Ja? Un ticība tam, ka tomēr mēs kaut kā viens otru varam atbalstīt un priecāties par to, ka mums iet labi, tev iet labi, man iet labi, ja? Tur Jānim iet labi. Man liekas, tas ir kaut kāds mehānisms, kas ir ļoti vajadzīgs, un gan pamatā tomēr ir dzimstība. Klaus, es te neesmu bijis te Gaizņā kaut kādus gadus, 4, 5. Kad mēs to te raidījumu sākām? Pirmajā raidījumā uzrāvām to torni gaisā. Vidzemē visi zina. Atbrauc Pauls Timrots un uzspriedzināja Gaiziņa kalnu torni. Un tagad te nekā nav no tā laika vairs. Viss. Bet, zinu, ir tikai 2 labas vietas, kur kaut ko sākt no jauna. Vai pilnīgā haosā, arī tur, kur nekā nav. Šitais būs tas otrais variants. Tad mēs uznesīsim tās bites un tad... Vai torņu vietā bites? Es esmu slings, man negribas to visu tur nes. Bites arī tā kā latvieši. Ar viņām nekad nevar zināt neko riktīgi tā skaidri. Un otrs, ka viņas māk iesūkt kaut ko tur, kur izskatās nekā nav. Viņas ir gudrāks no mums. Ja mēs taču no viņām tur ņemamies, viņas jau dara tik, kas viņām jādara. Jā. Nākamajā karalistē skaties. Māris noskaidros, cik gatava ir Rīga. Režisora Vitālija Manska acīm. Savukārt es centīšos saprast, cik pati būšana vietā un laikā ir bijusi pa spēkam šodienas un vakardienas cilvēkam. Apniki iet. Starp citu, mēs aizbraucam šitā līdz Ungārijai.